No 23. līdz 27. maijam Jelgava svinēja pilsētas svētkus, kas katram jelgavniekam veicināja cieņu un piederības sajūtu savai pilsētai. Jelgavas svētku moto bija nemainīgs – Es mīlu Jelgavu. Ik gadu pilsētas lielākais nekustamā īpašuma apsaimniekotājs SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde līdz ar citiem uzņēmumiem arī piedalījās 25. māja pilsētas svētku gājienā. Viņu aicinājums "Esiet saimnieks savam īpašumam, mēs palīdzēsim" izskanēja ne tikai klientiem, bet arī pārējiem jelgavniekiem ne tikai svētkos, bet arī ikdienā aicinot viņus uz konstruktīvu sadarbību. Nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā 2011. gadā pirmo reizi Latvijā izsludināja konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā 2010, un par uzvarētāju kategorijā Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2010 tika atzīta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Jelgavā, Helmaņa ielā 3. Namus vērtēja komisija, kurā darbojās pārstāvji no dažādiem uzņēmumiem, asociācijām un aģentūrām. Šogad konkursā Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2011 piedalās vēl viena SIA Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde renovētā māja – daudzdzīvokļu māja Raiņa ielā 3. Līdzīgi kā pagājušo gadu ēkas vērtēs kompetenta un neatkarīga žūrija. Jāgaida rezultāti.